koncertu un šīm visām sarunām, es tomēr vēl pabeigšu savu šodienas pēdējo manu studenti, kas ir fantastiskākais cilvēks ar savām darba spējām, jo tas ir unikāls gadījums latviešu mūzikas vēsturē, ka sieviete diriģente ir iestājusies 2 mūzikas akadēmijas simfoniskās mūzikas katedrās. Attiecīgi gan Latvijā, Rīgā, gan arī Igaunijā un Tallinā. Viņas dzīvo te pašā pilsētā, no kurienes esmu nācis, Saukrastos. Viņai ir 2 bērni. Viņa vada Saukrastu koru Anima, un viņa vēl arī komponē. Tas ir kaut kas neticams. Laura, lūdzu, nāc skatīt. Labvakar. Skolotāji, bet ziniet, pie visa esat vainīgs viennozīmīgi jūs. Jā, kāpēc? Tāpēc, ka Andrim Veismanim radošums ir neizsmeļams. Un patiesībā skatoties, cik bagāts skolotāji jūs esat ar visiem, gan šiem bērniem, jūsu īstajiem, gan mums visiem pārējiem, un redzot to, ka ik viens ir pilnīgi dažāds, pilnīgi dažāda personība, katrs ir spilgta individualitāte. Tas ir apbrīnojami, ka jūs spējāt mūsu katrā, kā, nezinu, saredzēt kaut ko un atvērt. Tas vispār ir kolosāli. Un man ļoti patīk Andra dulums, radošums, neparedzamība, un es gribu padalīties ar 2 spilgtām ainām. Es zinu, ka varbūt jau ir daudz, bet kad tad vēl viena šodien? Pirmām kārtām mēs satikāmies pavisam neplānot. Saukrasti ir vājprātīgs vējš, lietus gāž, nav cilvēka neviena. Nenormāls laiks. Es esmu ārā ar suni, mēs staigājam ar svejnieciem jūru, un es redzu, ir viens tipāšs, kas vāca akmeņus. Un es pagriebu, un vienkārši tad lietas gāž, pilnīgi. Un es paskatos, un mēs saskatāmies. Un ko es tur redzu? Mēs esam 2 tajā jūrā, skolotājs, un es pilnīgā lietā. Jā, tā bija pagājuši gadu. Un vēl skolotāji, vienā lietā jums nebija taisnība. Es izstāstīšu publiski. Kādā 3. kursā jūs teicāt, Laura, piedzims bērni, un tu vairs neraudāsi. Tā nav taisnība. Man ir 2 bērni, un es raudu tāpat un priecājos tāpat. Skolotāji, šodien pavisam izskatās, ka gandrīz vakara noslēgumā, jā, es atļaušos izpildīt savu kompozīciju, jo kad vēl man būs tāda iespēja, es nezinu, ar burvīgu abas soli. Bet vēl arī kāpēc? Tāpēc, ka šī lībiešu, latviešu kāzu dziesma principā ir stāsts par Andri, kā Andris devās pāri Vidzemes jūrai, lai satiktu, noskatītu un atvestu uz Vidzemi savu Indru. Lībiešu, latviešu kāzu dziesma, pūgtuļi, jeb pūti vējiņi, kā arī ar nosaukumu ļauj dievām noziedēt. Thank you.
pie skaistās zilās Donavas. Jā, jums arī būs beidzot jādzied, arī tie, kas diriģēja. Un es gribu stādīt priekšā jums Agnesei Glinku fantastiskāko koncertmeistaru kādu bijusi. Man bija tas prieks strādāt, arī tiem dažiem studentiem bija prieks strādāt tādā klasē, kur bija divi fantastiski koncertmeistari. Diemžēl Mārtiņš Zilberts vairs nav ar mums, bet tā bija fantastiskākais laiks mūsu pedagoģijā. Agnes, paldies tev. Paldies par fantastisku koncertu. Tas visiem ir. Un tiešām maz arī stāsts no manas puses, jo tad, kad es studēju šeit Mūzikas akadēmijā 2. kursā, es sāku arī strādāt šeit par koncertmeistaru. Un pirmā mana pieredze kā koncertmeistarē bija tieši pie Andra Veistmaņa. Un pirmā stunda bija tāda kontrastāja diezgan, jo es, protams, zināju, kas ir Andris Veistmaņs, un tas bija noteikti viens no maniem tādiem iedvesmas pilniem diriģentiem, un viss jau bija jauki. Es aizgāju uz savu stundu, un pirmā partitūra bija, protams, tāda 4-balsīga, bet arī ar sanajām atslēgām. Un uzreiz jau tā kā ar tenoru atslēdziņu un altu un tā. Baigi jau negājas priekš īstenībā, ļoti negāja. Un tad Andris tā kā, mazu brīdi klausījās, un tad teica, tagad pastrādāsim ar pianisti. Un tad jāsaka, tās vairākas stundas bija, kad to pianisti strādā, un tad es sapratu, ka nebūs aršana. Un pēc stundas bija tā mazliet saraudājusies. Bet bija Mārtiņš, kurš pienāca un pateica, tic man, viss būs ļoti labi. Mārtiņš piedoši. Tiešām šodien ļoti arī pietrūkst. Paldies tev, Pātri. Mārtiņš Zilberts, tas bija tiešām fantastisks laiks. Es domāju, ka daži studenti atcerās, kā tas bija. Un tas bija fantastisks cilvēks, un cik žēl, ka viņi vairs nav. Un arī šoreiz, jāsaka, es esmu atgriezies pateicoties, zināmā mērā Mārtiņam, jo tad, kad viņš aizgāja aizsaulē, tad Andris man zvanīja un teica, vai nevarētu atgriezties. Un tā es esmu. Paldies! Īstenībā Agnesei pilnīgi taisnība par visu izņemot to, ka es to viņas talantu redzēju no pirmās tenora atslēgas.
Amen.